Svētku laikā Ventspils muzejs piedāvā privātu kolekcijas izstādi ar nosaukumu Rūķis rūķim roku deva. Tā ir Dzintara Ozoliņa privāta kolekcija, kas tika atklāta nedēļas nogalē 29. novembrī pie Jūras Brīvdabas muzejā. Dzintars Ozoliņš ir rūķu figūru kolekcionārs, un viņa krājumā ir vairāk nekā 300 Latvijas mākslinieku darbi. Pirmais sākās rūķis, kad bija uzdāvinājis šito rūķīti man doktors Akmentiņš, ja? Bija tāds Ventspilī, kas zināt, ja? Viņš bija kaimiņš man. Un tad viens un otrs, un tad dāvīja mani, par pasauli braucot, tepat Latvijā, kaut kur atrod, ko es varu pateikt. Ir kāds mīļākais rūķītis? Nav, jāsaka, ģimenei visi mīļi, ka teikt, vai ne? Katrs rūķis ir unikāls ar savu stāstu, sejas izteiksmi un noskaņu. Tie ir gan darbīgi un nopietni, gan jautri un sapņaini. Katram rūķim ir savs raksturs, poza un emocija, kas atdzīvina šo mālu pasauli. Dzintara Ozoliņa privāta kolekcija ir kā sirsnīga dāvana Ziemassvētku gaidās, jo tieši Ziemassvētkos rūķi kļūst par populārāko tēlu. Šo kolekciju pie Jūras Brīvdabas muzejā varēs apskatīt līdz 11. janvārim.